Kā jau es minēju iepriekš, kā teica Latvijas Nacionālā kultūras centra deju nozares vadītāja Maruta Alpa, ka mēs to pieņemam, ka tas tā ir, bet patiesībā tas ir brīnums. Nu, jo tie raksti ir tādi, un šogad īpaši uzmanība bija pievērsta arī šīm zīmēm, latviskām zīmēm, pie kurām daudz bija piestrādājis Valdis Celms, un arī koncertu programmiņās bija iekšā pie katras šīs dejas zīme, kas lūk, arī mēs Valdi Celmu redzam gājienā. Un tas ir tā maģija, tas īpašais, un cik precīzi to var izdarīt. Un tad redzējām arī kadrā valsts vadītājus un arī Rīgas vadītājus, kas dodas valsts prezidents Andris Bērziņš un ministra prezidents Valds Dombrovskis, visi bija solījuši doties pilnu gājienu maršrutu līdz Dailes teātrim, tā kā jebkurā punktā arī viņi būs pa priekšu pārējiem gājienu. Sagaidām un sveicam Vidzemes novadu! Ar Vidzemi, tiešām ar Vidzemi sākas gājiens, lielais dziesmu un deju svētku gājiens. Dikļu pirmo dziedāšanas svētku karogā. Kocēnu novada Dikļu pagasts, tur 1864. gadā notika pirmā dziesmu diena. Dikļu pagasta kultūras un turisma informācijas centra folkloras kopa Enzelīte. Un Kocēnu novada priekšstāvjiem. 1864. gada pirmās dziesmu dienas karogu. Jau pie aizkraukles esam devušies. Un jauktajam korim aizkraukle ar diriģentiem Ilzi Atardo un Leldi Kamzoli Gagaini. Jā, vēl fakts par jaukto koru aizkraukli. Viņi vairāk nekā 40 gadus jau kopā dzied un svin šos svētkus un saka, ka ir liela ģimene. Un diriģentus Māru Batragu un Robertu Pūci. Kuri lepojas ar jaunām vīri un diriģenti lepojoties ar to, ka var būt Latvijas dziedošo 26 vīru koru saimē un pieliek visas pūles, lai jaunās skanīgās balss kuplinātu dziedātāju rindas. Koklētāju ansamblis Eola Kokle ar savu vadītāju Dainu Delveri. Eola Kokle no Pētera Persona aizkraukles mūzikas skolas koklētāju ansamblis dodas arī, kas ir eoli, vieglas trauslas būtnes, tās esot lielākais dārgums, galvenais dzīvē bijis māksla. Tāda māksla, ko neviens nav pratis visā tuvākajā galaktikas daļā. Tāds vārds eoli arī nāk. Nu, lūk, un Maļinovijas zvona arī ir viens no labākajiem senioru ansambļiem Latvijā. Lūk, jau nākamais kolektīvs. Janīnas Zolotorenko vadībā. Sveicam vienmēr pozitīvi noskaņoto aizkraukles novada ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvu Aņģis un tā vadītāju Gitu Skudru. Lūk, mēs redzam arī šādu svētku dalībnieku. Pozitīvi noskaņoto. Aņģis, starp citu, esot pozitīvi noskaņot, jaunieši, kas labprāt savu brīvo laiku veltot dejas brīnumainās pasaules iepazīšanai, kā mēs ar Sandru nu pat runājam, tiešām brīnumaini šī pasaules sevišķi jau kopējā kolektīvā. Vidējās paudzes deju kolektīvu Radi un tā vadītāja... Vidējās paudzes deju kolektīvs Radi ar vadītāju Unu Stakli. Sūtām sveicienus aizkraukles jauniešu deju kolektīvam Zeļļi un tā vadītājai Unai Staklei. Tās pašas aizkraukles pilsētas jauniešu kolektīvs Lai Zeļļi gratulējam aizkraukles jauniešu deju kolektīvam Pēda, kuru arī vada Una Stakle. Un par šo kolektīvu var teikt, viņi paši... Lūk, arī mūsu kolēģi teica, ja pēda nies, būs liela dancošana. Vidējās paudzes deju kolektīvu Pēda, kuru dejot priekā arī vada Una Stakle. Divas dažādas pēdas. Nu, protams, pēdām jābūt divām, lai solis beigotos stabils. Līdz ar to arī pati Una Stakle vadītāja divām pēdām, ar kurām tad īstais dejas solis tiek uzgriezts. Sveicam deju kopu aizkrauklis vadītāja Inita Vilciņa, kura vienotā solī apvienojusi vidējās paudzes un senioru dejotājus. Vidējās paudzes un senioru dejotāji kopā mainoties dzīves un dejas straujajiem ritmam, šim kolektīvam esot savi seniori, tā kā dejot prieks garantēt uz ilgu laiku. Vidējā paudze pakāpeniski pāriet senioros un nāk jauna vidējā paudze savstarpējā miedarbe. Jau arī jaunāki vai vecāki mūziķi, bet viņi mīl savu par kolektīvu Koknes Fultei orķestri, ko vadītājs Ziedonis Puķīts, redzējām. Ar aplausiem sagaidām Kokneses senioru kori labākie gadi un tā vadītāju Silviju Cīruli. Kad bērni izauguši, tad pensijā, kā viņi paši saka, stipendija esot nopelnīti, katram latvietim iestājas labākie gadi, tāpēc arī kolektīvu nosaukums šāds tad ir laiks, gan mīlestībai, gan dziesmai un diriģentes Aiju Auziņu
Un šis kolektīvs, protot, ar prieku strādāt un ar divkāršu prieku atpūsties. Strādāt ar prieku un arī atpūsties. Ar divkāršu. Tas ir ļoti būtiski. Tad mēs arī turpināsim ar Kokneses novadu, to pašu Kokneses pagastu folkloras kopu Urgas. Vadītāja Ingūna Žogota. Ingūna Žogotas vadībā. Un Jāstras sievas ziņģē, danco un muzikē. Joprojām nāk Vidzemes novads, bet tas vēl ir tikai sākums. Skutelnieki, vadītājs Uldis Bērziņš. Senos laikos Kokneses pusē dziedošos un spēlējošos ļaudis, kas no Ziemassvētkiem līdz meteņiem gājuši no mājas uz māju, saukuši par skutelniekiem. Un vēl joprojām skutelnieki dzied un spēlē ne tikai Koknesē, bet raugi šodien pat pašā Rīgā. Tiešām Rīgā sapulduši. Nu, lūk, jau arī ir šīs brīdis, kad kolektīvi nevienkārši nāk, bet arī spēlē un dzied un dejo. Un tas visiem nes šo ārkārtīgi lielo skaisto emociju, uz ko gaidīsim atkal nākamos 5 gadus. Lūk, dejas solī. Nu, koknesieši ir īpaši naski uz dejošanu. Par iršiem nosauc kolektīvu, tad maskulam ir jābūt zunošam un pamatīgam tiešām. Lūk, tātad Vecbēbra profesionālās vidusskolas koris pagaidz tagad pirmo nosacīto sektoru Vidzemē, bet pie Vidzemes mēs, protams, paliekam, turpinot ar Pļaviņu novadu un jauniešu deju kolektīvu Daugaviņa. Sagaidām Daugaviņas dejotājus no Pļaviņām. Vadītāja Ineta Reitere. Inetas Reiteres vadībā šis kolektīvs. Vīgs, gracios, temperamentīgs solis. Tas ir tas, kas viņus raksturojot un tā kā nerimtīga. Gluži tāpat kā Daugava šis kolektīvs. Protams, ir zināms simbolisms noteikti katrā nosaukumā ievīts, jo katrs kolektīvs arī Grupā ir sava tautstērpu un instrumentu kolekciju, kuru manto no paudzes paudzē. Svētku dalībniekiem šis emocionālais brīdis, nu pat arī kadrā redzējām, kā ārvalstu turisti šo mūsu skaisto svētku mirkļus iemūžina. Noteikti aizbrauks savās valstīs un rādīs, lūk, ir tāda Latvija un lūk, kā tur notiek. Un tās dirigenti Staņislavu Kalniņu, kas glabā gadiem auklētu mīlestību uz kora dziedāšanu un lolo savu novadu. Tad iepriekš mums arī šeit pagājuši garām folku grupa Ferdo Rusan, kuras vadītājs Josips Petričetis. Tā bija Ferdo Rusan no Virģes Horvātijā. Grupā ir sava tautas tērpu un instrumentu kolekcija, kas mantot no paudzes paudzē. Mēs esam jau atgriezušies pie Latvijas kolektīviem. Nu, protams, šeit ir gan Latvijas, gan arī viesu kolektīvi, mazākumtautību kolektīvi. Tā ir šī dziesmas, dejas un gājienu vienotība, kuru šeit mēs varēsim redzēt daudzas stundas. Arī Krīver tagad, jā. viesu kolektīvs. Krīveru novada priekšgalā Sirds muzicē. senioru sieviešu koris Baltābele. Baltābeles diriģente Redīte Hanerauda, šīs staltās un darbīgās un uzņēmīgās dziedātājas raksturojot Heizlera vārdi. Kādreiz tu teici man, ka Lābeles zied, un es izbrīnā skatījos, tiešām vēl zied. Tāpēc arī Baltābele no Skrīveru novada. Bet jau arī Dīvaja, Skrīveru kultūras centra jauktais koris. Diriģents Veris Brīvs. Krīveru mūzikas un mākslas skolas ansamblī Sateka. Lūk, emocijas, tās ir patiesas. Lai sveikts tiek Skrīveru kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvs Dzēse un tā vadītāja Gita Skudra. Dzēse esot aizrautīgi, centīgi un deju mīloši cilvēki, kuri ne tikai paši dejo, bet ar savu deksmu koncertos un sadzīvē sev līdz aizrāvuši tajā gan Skrīveru novada bērnus, gan jauniešus, kā viena liela ģimene. Dzēsē 6 ģimeņu pāri arī sacīklīgi. Dzējnieka Ausekļa un pirmo 3 vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles dzimto pusi. Alojas novads. Uzgavilējam Alojas kultūras nama jauktajiem korim Ale un diriģentam Aivaram Tomiņam. Koris Ale. Aloja ir viens no tādiem ziemeļu tālākajiem punktiem. Jā, varētu tā teikt. Mūzikas un mākslas skolas koplētāju ansambli Māriņa, kur vada Anita Viziņa Ilsena.
jauno kuklētāju ansamblis Māriņa no Alojas mūzikas skolas spējot ar koklas skaņām pieskandināt un sildīt katra sirdi līdzami. Vidējās paudzes deju kolektīvu Sansolis ar vadītāju Maiju Drozdu. Šis kolektīvs soļus neskaitot vienmēr atraktīvs un dejot griboši ar prieku nes novada vārdu ārpus tā robežēm. Ozolmuižas vidējās paudzes deju kolektīvs Ozoli Sandras Nāzares vadībā. Ozoli savukārt pastāv 3. gadu. Dalībniekus vieno dejas prieks un arī ceļot prieks. Katru gadu deju kolektīvs sniedz koncertus ārzemēs, Polijā, Austrijā, šogad arī Krievijā, Sanktpēterburgā. Kuru vada Velta Kīna. Nu tad pie Staiceles esam nonākuši Tautas lietušķās mākslas studijas. Staicele Veltas Kīnas vadībā. Un uz Ziemeļvidzemi pavēršas mūsu skats. Alūksnes novads ir ciemā šeit gājienā. Alūksnes novada pašvaldības vadības sākotnēm. Un pēc tam arī jau Ernsta Glika Alūksnes. No šī arī ir viena no tālajām vietām, kad dalībnieki ir braukuši. Un es domāju, ka arī ir vidzemnieki ļoti aktīvi. To es esmu pārliecinājusies, kad ir arī alūksnieši atbalstītāji devušies uz Rīgu, lai sauktu sveicienus saviem kolektīviem. Kopumā uzliek gan skolēni, gan absolventi. Pēc kopavakar atzīmēs savu 60. piedaro. Vienīgais orķestris novadā mums ir. Tas vien neuzliek lielu atbildību. Bet ar ļoti tādām stabilām uzticēšanas tradīcijām šis kolektīvs ir ļoti labi zināms un arī tiešām ir bijuši laureāti defilē programmu statēs un arī vadītāji ir labi zinām pūtēju orķestra apritē. Sveicam Alūksnes bērnu jauniešu centra jauniešu deju kolektīvu Studentu vadītāju Mairu Ozoli. Tad jauniešu deju kolektīvs Enku Drenko. Uz atskaņām balstīts. Tas esot apvienot dejotājs no pirmsskolas vecuma līdz 18 gadiem. Par Jukumu arī var teikt, ir kolektīvs ar tādām savām tradīcijām. Viņiem ir ļoti raksturīgi katru priekšnesumu pat tādu sižetiski un teatrāli nostrādāt un parādīt. Tur ir tādas emocijas. Viņi arī ir saņēmuši daudz atzinības par savu veikumu. Nu, jau Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju koris Atzele Jāņu Baltiņu un Īnu Terevatailo vadībā. 22 gadus darbojas šis koris, mēģinājām dienas piekdienas vakari un sestdienas rīta puses, kas man šķiet sevišķi nežēlīgi, jo sestdienas rītas vēl ir mēģinājumiem. Tas ir pašdarbniekiem, tā ir ierasta lieta. Ierasta lieta, bet prasa iekost lūpā, es domāju. Visi šie svētki būtībā, es iedomājos, ir saistīti ar iekošanu lūpā. Tev ir jāsaņemās, bet tad, kad izdodas, tad ir gandarījums. Iepriekš mums aizgāja garām šeit Alūksnes pilsētas Tautas nama jauktais koris Dzelme, no arī Tautas nama jauktais koris Sonus un arī senioru koris Brūklenājs, kurā dziedot aktīvi seniori no visa novada, koris, kuram dziesma ir dzīvesveids vienkārši. Sarmītas brīdākas. Manuprāt, ka jebkuram korim dziesma ir dzīvesveids. Man būtu grūti par savu dzīvesveidu sestdienas rītus mēģinājumos pasludināt. Tas, protams, ir individuāli. Tas ar laiku, Gust, tas ar laiku. Un viņu vadītāju Renāti Pilipu. Un šis kolektīvs ir, kas ir daudziem Alūksnes novada kolektīviem darinājis tautas tērpus. Kolektīvs Kalme mākslas studija. Alūksnes mūzikas skolas koklētāja ansamblis Saulīte, tālāk Ingas Kalniņas vadībā aktīvs dažādu pasākumu viesis, meklējot jaunus risinājumus izpildījumā. Viņām sanāk.